Ko darīt, ja kolēģi darba laikā mēdz lietot grādīgos dzērienus? Kurā brīdī tas var kļūt bīstami un kad jau ir par daudz? Mūsu skatītāja Ināra raksta, ka daži kolēģi lietojot 4,5 grādīgos alkohola padzērienus vairākas pudeles darba dienas laikā, un vakarpusē kolēģi kustības un runas temps liecina par reibumu. Ir pat grūti novērtēt, vai ir dzēris, jo alkohola smakas nav, bet pēc kustības un runas redzams, ka kaut kas nav riktīgi. Cik tas ir kaitīgi cilvēka veselībai, ja tādu kvantumu dienā izdzer kā atspirdzinošu dzērienu? Mēs pieņemām, ka lietot alkoholu darba laikā nedrīkst, bet realitātē tomēr tā tas reizēm notiek. Ne darba likums, ne darba aizsardzības normatīvie akti neregulē situāciju, kā rīkoties šādā situācijā. Bet pirmām kārtām par darba kārtību iestādē uzņēmumā ir atbildīgs darba devējs. Līdz ar to viņam būtu iekšējos normatīvajos aktos jānosaka šī kārtība, gan attiecībā uz uzvedību, ko darbinieki drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Ja kolēģis redz, ka otrs dara kaut ko, kas neatbilst darba pienākumu izpildēji, jāziņo darba vadītājam un darba devējam uz to vajadzētu reaģēt. Darba devējs var vērsties pie šiem darbiniekiem, kas atrodas šādā stāvoklī, vai lieto kokteļus ar attiecīgiem alkohola piedevu. Pirmām kārtām var pieprasīt paskaidrojumu no šiem nodarbinātajiem, kā arī lemt jautājumu par iespējamu disciplināru soda piemērošanu, piezīmi vai rājienu, ja tas ir pirmo reizi. Tāpat arī darba devējs var nosūtīt šos nodarbinātos uz ārstniecības iestādi, lai konstatētu, cik liela tā koncentrācija alkohola ir asinīs. Darba devējs var piedāvāt darbinieku aizvest uz ārstniecības iestādi, bet piespiedu kārtā nogādāt tur nevar. Tāpat arī darba devējiem būtu jānozīmē šis laiks, ka šodien tev ir jādod uz ārstniecības iestādi un rīt man ir jāuzrāda, kādi tad ir bijuši rezultāti. Bet ja situācija kļūst kritiska un var apdraudēt darba procesu un citus darbiniekus, tad var izsaukt valsts vai pašvaldības policiju, kuru rīcībā ir atbilstoši alkometri. Ja šādi gadījumi atkārtojas, tas uzskatāms par rupju pārkāpumu un darba devējs var lemt par darba tiesisko attiecību uzteikšanu. Praksē rāda, ka ir dažādas tās situācijas, tiešām dažreiz darbiniekam ir jālieto kaut kāda medikamenti, kur ir šī kaut kāda spirta, neliela deva daudzums, un varētu būt, ka tā darbinieka rīcība varbūt tās brīžiem izskatās, ka viņš ir alkohola reibuma stāvoklī, bet gala rezultātā tiešām tur ir kaut kādas citas lietas, kas ietekmē uz darbinieku izskatu, uzvedību. Tā ir tāda mazliet, diemžēl, pelēkā zona, jo neviens likums tā ļoti konkrēti nepasaka, varbūt tādā detalizācijā, kā mēs vēlētos, ka nedrīkst smēķēt un nedrīkst dzert. Līdz ar to tas faktiski tiek atstāts darba devēja ziņā, cik viņš ir gatavs to tolerēt. Visbiežāk šī problēma skar darbiniekus, kas strādā satiksmes jomā un darbā ar sarežģītām tehniskām iekārtām. Tāpēc nebrīnaties, ja redzat, ka sabiedriskā transporta šoferis izmanto alkometru. Tāds ir viņa pienākums, lai kontrolētu savu stāvokli. Tie klasiskie stāsti tiem pašiem, piemēram, celtniekiem ir neplānotas pārbaudas, kad brauc darbā ar speciālistu un visiem jāiepūš trubiņā, ko nepareizi varbūt termini, bet tā kā mēs to tautā saucam, ir, šoferi, kuriem no rīta pirms mājiņas varbūt 2 reizes pa dienu vēl ir jāveic alkohola kontrole. Un tas darba devējs nevar aiz labas gribas un labas dzīves to nosaka, jo tāpēc, ka ir precedenti bijuši, kas ir beigušies ļoti sāpīgi un ļoti asiņaini un ļoti dārgi. OECD 2022. gadā publiskotajā pētījumā Latvija atzīta par visdzerošāko valsti Eiropas Savienībā. Veselības ministrijas apkopotie dati liecina, ka alkohola lietošanas dēļ valsts ekonomika gadā zaudē 1,8% no iekšzemes koprodukta. 2023. gadā iegādātais alkoholisko dzērienu apjoms Latvijā bija 12,58 litri uz vienu iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka tie jau varbūt nav otrās klases skolnieki, kas dzer, bet tie tomēr ir cilvēki darba vecumā, no kuriem liela daļa tomēr strādā. Ja viņš ir tā regulāri daudz dzer, tad pirmkārt viņš no rīta visticamāk tomēr liela daļa ir paģiraini, kas nozīmē, ka viņiem kaut kādas promīlas tur tomēr fonā ir.
Ja, un liela daļa droši vien ir izjūta kārdinājumu to darīt arī dienas laikā. Ja cilvēks ir alkohola reibumā, tad tas ir tikai laika jautājums un var notikt nelaime ar ļoti smagām sekām. Bet cik ir pieļaujamā norma? Par daudz noteikti būs tad, ja vienā lietošanas reizē tiks izdzerts liels alkohola daudzums. Un ja parādīsies šī vēlēšanās turpināt šo alkohola lietošanas procesu, tad tas šķietami ir tāds solis ceļā uz to, ka gribēsies dzert arvien biežāk un vienā izdzeršanas reizē patērēt arvien vairāk alkohola. Tātad, kā skaidro speciālisti, nav tādas drošas alkohola devas, un alkohola lietošana veicot darba pienākumus nevar būt norma. Normāli ir darbā nebūt alkohola reibumā, tā ir norma. Mēs gan šajā, gan daudzās citās dzīves jomās mēs vienkārši tā normalizējam to nepareizo, ka tas tā jau visi dara. Bet nevar būt nelaimes gadījums alkohola reibumā. Tas nav pareizi pēc būtības. Jā, līdzīgi kā darba laikā nevarētu būt kolēģis alkohola reibumā. To nevar normalizēt, ka tā ir jaunā norma. Tātad dzert tikai svētkos vai labāk nemaz? Alkohols ir atkarība izraisoša viela, un viņa, protams, ir pieejama sasniedzot zināmu vecumu, un tā sakņojas arī dažādās mūsu tradīcijās, kad cilvēki izvēlas svētkos un jubilejās lietot alkoholiskos dzērienus, bet vienmēr vajag paturēt prātā, ka tā ir viela, kas var radīt risku, ja to darīs bieži un ja to patērēs lielos daudzumos. Par atkarību runā tad, kad nevar kontrolēt izdzertā daudzumu un nākamajā rītā ir paģiras, kad iespējams vajadzīga arī medicīniskā palīdzība. Alkohola atkarība ir ārstējama slimība, tā ir hroniska biopsihosociāla saslimšana, ko noteikti var ārstēt, bet kā jebkuru hronisku slimību pilnībā izārstēt to nav iespējams, bet noteikti var nonākt tajā brīnišķīgajā arī dzīves periodā, kad cilvēks spēja atturēties no alkohola un teiksim, viņa šī sociālā un sabiedriskā dzīve noris labi. Sižeta tapšanas laikā korķējām vaļā zemeņu limonādi. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Sendija Burka, Valdis Lācis, 4. studija.